Zona, kurā atļautais ātrums ir 30 km/h, ir visai liela un ieskauj Miera, Cēsu, Tallinas un citas ielas. Cilvēki sociālajā medijā X pauduši neapmierinātību, jo esošajā kārtībā vadītājiem viegli aizmirst, ka kaut kur krietni iepriekš bijusi zīme par ātruma ierobežojuma zonu. Arī eksperti norāda, ka ir problēmas šajā regulējumā. Un jāsaka tā, ka tas ir ļoti, ļoti neveiksmīgs risinājums. Tikpat labi tad mēs uzliekam pie Rīgas vienu zīmju zonu un vairāk nekādu citas neatkārtojam. Tas nestrādā. Tātad cilvēks pirmkārt neatcerēsies. Otrkārt, šī lielā teritorijā viņš var ieiet, paņemt tās pašas nomas mašīnas. Tad kājām iet, viņš nepēta, kur tās 30 zonas ir izvietotas un tā tālāk. Ja mērķis ir nevis sodīt, bet kontrolēt automašīnu ātrumu, tad zīmēm būtu jāatkārtojas vai jābūt marķējumam uz ceļa, uzskata eksperts. Vēl nesen Miera ielas katru krustojumu papildināja atļautā braukšanas ātruma zīmes.